Apsveicu ar uzvaru. Ruben viens uzvar Liepu ar rezultātu 4-2. Kā vērtē spēles sniegumu? Nemaz tik pārliecinoši uzvaru nebija. Spēle bija vāja no mūsu spēlētāju izpildījumā. Mums tas ir tā kā raksturīgi, ka grūti saņemties pret nomināli vājākiem pretiniekiem. Un vēl, kad ir savās mājās, savas sienas, tad ir kaut kāds atslābums. Un šajā spēlē pievīla tādas mazas nianses. Visu laiku ir mazie brāķīši. Ir šitā nedēļa sanākusi tāda, ka daudz ir izlaiduši treniņus, un tas atspoguļojās sniegumā. Ir visādas projektu nedēļas, projektu prezentācijas, un tad nav uz treniņiem, un mūzikas skolas, un to var redzēt. Un kā vienmēr ir, saspēle veidojās no 5 spēlētājiem, atliek vienam izkrist, saspēle nesanāk. Ir kāds spēlētāji, ko tu šī spēlē gribētu izcelt īpaši, kas patika ar nospēlēju? Ir tā, ka šajā spēlē mums galīgi negāja ar piespēlēm. Teiksim, netikām līdz metienu momentiem ar skaistām izspēlēm. Un tad faktiski tā līderu loma bija komandas 2 spēlētājām. Jāuzņemās Jutai Murovskai un Lībai. Faktiski tā, ka viņas pa pusi laukumu sēdza tā kā cilvēks cilvēku. Kad katrai spēlētājai savs cilvēks pretī ir. Un tad viņas uzņēmās to līderu lomu, kad tika savām spēlētājām garām gāja uz vārtiem, tad uzreiz radās tie vārtu momenti un arī iespējas, kur atmest piespēli. Turnīra tabulā jūs vēl joprojām atrodaties pirmajā vietā. Sezona iet uz beigām. Kādi vēl ir uzdevumi? Uzdevumi ir tādi, ja piemēram pašā sākumā tāds spārnotais mērķis bez zaudējumiem. Un sakrita tā, ka man pašam Ķekovā bija spēle un es netiku. Taisn arī tāds diezgan sāpīgs zaudējums savās mājās, savās sienās. Bija jāņem 3 punkti. Un redz, kas ir pats stulbākais. Ja tu vienā brīdī domā, ka tev nav neviens zaudējums, ir viens tāds klupiens un tu jau esi 2. vietā. Es to tabulu rēķinu nevis pēc iegūtajiem punktiem, bet pēc zaudētajiem punktiem. Un redz, kā mums tad ir, ar Rīgas lauvām ir diezgan liela rīvēšanās par 1. vietu. Tā kā tā izšķirošā spēle noteikti būs nākošā izbraukumā Ezerkrastu vidusskolā, tā saucamā 6 punktu spēle. Kurā nedēļā, kurā datumā viņi būs? Viņi bija oficiāli plānot 26. bet mēs plānojam viņu pārcelt. Un tad vienkārši jāsako informācijai līdzi, un tad visi laipni aicināt. Visi laipni aicināt, jā, tāpat tā kā uz pārējām spēlēm šeit. Jāsaka, šī spēle, kas šodien bija pret Liepāju, nebija skatām. Man vismaz kā trenerim nepatika ļoti. No pretinieku komandas var uzteikt vārdsargs, tāda diezgan pārliecinoši stāvēja. Vismaz tas līmenis ir tāds, ka, ja kāda tiek līdz tādam distances metienam un tas vārdsargam tas metiens ir pārredzams, tad viņu visas tās bumbiņas nolasa. Faktiski daži vārti, ko mēs guvām, bija rikošeti, vai arī tiešām tā, kad izspēlē uz malu un tad ir leciens un uz pretējo malu. Tad seko sitiens. Bet līdz ar to, kad šī spēle nebija tāda, kā pašam varbūt gribētos, vismaz ir redzams, pie kā jāpiestrādā, lai sezonu. Tas ir vienmēr. Jā. Tad visi laipni aicināti uz to Ezerkrastu vidusskolu, sekojot informācijai līdzi un atbalstīt. Jā. Paldies tev!